Mani sauc Krišjāns Ozols, esmu ģitārists grupā Citi zēni. Un savu ikdienas pavadu spēlēju koncertus, mēģinot šeit mēģitelpā. Un, ja ir kāds brīvāks brītiņš, uzspēlēju galda tenisu, vai aizbraucu uz laukiem, iepalīdzu ar lauka darbiem un pabaudu dabu. 1, 2, 3 un... Sveiks, dārgais skatītāji! Šodien raidījumā iepazīsimies, kā ir sekot līdzi zaļajam dzīvesveidam kopā ar grupu Citi zēni un Madaru. Tieši tā! Tu biji tas, kurš saplēs bikses. Tā gan. Tā gan. Bet es viņus nemetu ārā, tāpēc, ka es negribu... Atkal kāds cits saplēs. Pirt jaunas bikses, priekš kam jāpērk jaunas, tās normālas, tikai bišku caurumiņš. Ļoti ekoloģiski domāšana. Vai ne? Nu, tieši tā. Kāda ir tava loma grupā? Mēģitelpā bieži vien savāk pudeles. Jā. Iziet cauri visam, nu paliem apkopēji piestrādāt. Jā. Nu jārojās, ir nevar tā mūzika tā nopelnīt tik daudz. Tā kaut kādi procentu punkti nāk, jā? Nu, depozīta punkti tikai. Čekiņu iedod, zinu, tad var paēst vismaz. Tātad jums ir diezgan daudz šīs plasmas pudeles. Daudz mūziķi, jā, tieši tā. Daudz mūziķi. Daudz mūziķi šeit nāk, un šeit ir silti, forši, vasarā ir karsts, un ja ir karsts, gribās padzerties. Ja gribās padzerties, tad ir pudele. Bet mēs cenšamies tās pudeles mazāk šeit nogādāt, ja, lai viņas tiktu izlietotas un pēc tam vestas uz depozītiem. Tāpēc mums lielie 5 litru bačuki ar ūdeni, tur vispār stāv. Redz, cik daudz mums sanāca. Jā, viena lieta ir tas, ko jūs darat šeit mēģinājuma telpā, bet koncertos jūs arī piedomājat pie tā, lai, piemēram, skatītāji dzert, piemēram, no depozītu glāzēm. Noteikti ir bijuši, es atceros, kā tagad ir bijuši koncerti, kur šāda te lieta ir. Mēs paši to bieži vien nenosakam, to nosaka pasākuma organizatori. Bet tas, ko mēs nosakam, ir tas, kas mums ir raiderī. Jā. Mums ir dvielīši, kuru pēc koncerta vai koncerta vidū noslaucīties. Mums ir viegla uzkodu plate. Nekas daudz, nekas, lai paliktu pāri, jo viss trakākais ir, teiksim, tu aizies to backstage, tur it kā cilvēks centies super saklāts, milzīgs galds un tā, viss tur uzlikts. Mēs esam 6, 7, citreiz 8 ar visu menedžmentu kopā. Tur uzklāts galds uz 12, 20 cilvēkiem, kaut kā tā. Un tad tu ej prom un domā, kāpēc tik daudz? Un uz skatuves jums ir, piemēram, kaut kādas savas īpašās ūdens pudeles vai tomēr tās pet pudeles iet uz riņķi? Uz skatuves ir vairākiem savas pudeles. Mana mīļākā ir Toma pudele. Varbūt mēs varam pastīties Toma pudeli. Un pudele ir studijā. Tā, šī ir mana. Viegla alumīnija vairākreiz lietojamā pudele, nopērkama tikai kopā ar saturu. Un muzikāli viņi ir. Jā. Pamēģinu uztaisīt šo te savu. Jā, taisim vaļā. Muzikāli. Un šitā te nemāki? Šitā mazāk. Jā. 62% no visa pasaulē saražotā PET materiāla tiek izmantots tieši ūdens un bezalkoholisko dzērienu pudelēm. Okay. Jā, tas ir tāds interesants fakts, vai ne? Ļoti interesants. Man arī ir interesants fakts. Vislabākā lieta, protams, ko darīt ar šādām te pudelēm, ir nodot tās depozītu punktos. Un tas, kas ir tā pati labākā lieta, ka, piemēram, 2023. gadā no visa tā, kas ir ielaists apgrozībā no šī te PET materiāla depozītu punktos, ir atgriezti 83%. Tā kā tie 10 centu motivācija ļoti labi uz cilvēkiem strādā. Vēl nēs! Kādu laiks te būs pudeles iekšā? Es saku 66, ne 63. Cik saki? Tagad aiziet. 59. Labi. Tā, kas viņiem te nedara? Nepatīk. Kas ir vēl brīnišķīgs fakts, ka, piemēram, kopš ir vispār depozītu punkti ieviesti Latvijā, piemēram, jūras piekrastē pa 61% ir samazinājušies tieši pudeļu atkritumi. Tā kā ir ļoti daudz labas lietas, kas ir notikušas, bet, jebkurā gadījumā ir labi nepatērēt
šādus te izstrādājumus un samazināt vienkārši šo te dzērienu pirkšanu. Tādēļ saki man lūdzu, no kura dzēriena tu esi gatavs atteikties, lai tomēr mēs tik daudz to PET materiālu savā dzīvē nepatērētu? No Coca-Colas. Arī ar to, ka ir zero, jā? Jā. Man kola īsti negaršo. Man arī šokolāde negaršo. Es esmu tāds bišķiņ dīvains. Nu tā, vēl. No šitiem ūdens pret vitamīnu ūdens. Nē, es ņemšu vitamīnu ūdens, šo metam prom. Vitamīnu ūdens uzver. Jā, uz šo dzērienu es arī. Šis labs detoks performance. Sestdienas, svētdienas rītis super. Uz šiem dzērieniem es arī tomēr grēkoju. Jā, bet zināji, tu man te interesants faktus stāsti, es tev arī varu interesants faktus pastāstīt. No pudelēm un šādām visām plasmasas štelītēm taisa arī daudz mūzikas instrumentus vai aksesuārus. Pieņemsim ģitāras čeholus taisa no pārstādām plasmasas pudelēm. Bungu visādus aksesuārus taisa no plasmasas pudelēm. Un no pārstādāt metāla taisa arī bungu šķīvis, ko varbūt Tomniņ tu pat nezināji. Zināji? The more you know. Jums ir tādi šķīvi? Mums tādu šķīvi nav, mums ir papīra šķīvi. Uz kuriem var ēst. Bļak. Jā. Mēs darām tā.